notiek. Mūsu studijā ir ieradies beidzot atceļojis pāri laukiem, pāri kalniem. Neviens cits kā. Skatāmies, neviens cits kā. Skatāmies, kas tur sēž, un tas ir? Trashy Kid. Trashy Kid. Tad iepazīt, tad, cik es saprotu, tu esi... Tāds ir tavs nosaukums? Jā, mans DJ vārds. Trashy Kid. Tas ir tā kā... Bet kāpēc? Var uzreiz tāds vienu tādu random jautājumu, kāpēc? Man, kad es sāku klausīties mūziku tā aktīvi, tad tas bija kaut kāds 7. 8. gads, kad bija vismaz man aktuāli franču elektroniskā mūzika. Un tad tur, ja jūs zinat Justice, tas vārds, kas ar viņiem asociēs, ir trash. Absolūti. Tad vēl bija jaunāks, jā? Nē, es joprojām esmu tāds, bērns. Un tad tu izdomā, ka nebūtu Trashy Kid. Jā. Nē, nav nekāda vainpareizība, ir okei. Trashy Kid. Nē, stilīgi izklausās, viss kārtībā. Bet, runājot par to, ar kādu mūziku, tad mums ir jārēķinās. Tuvāko pusstundu jau noteikti, un tas ir nekas cits kā bass mūzika. Tas sāks Trashy Kid, kas tāda vispār ir, jo cik es saprotu, pārstāv Beist apvienību, kura tā kā popularizē bass mūziku Latvijā, cik es saprotu, jā? Jā. Mēs tā kā pirms tam vienkārši spēlējām balītēs, bet tad izdomājām, ka mēs varētu kopā sajiet un izveidot kaut kādu apvienību, kas pārstāvētu tieši tikai to, kas mums patīk. Mums būtu pilna kontrola par to, kas skan, un tā mēs radāmies. Un kas tā bass mūzika tāda ir? Vārdos var ieteikt. Ja tā cilvēkiem, kas klausās elektronisko mūziku, tad jūs zināt dubsteps, kas ir. Jā. Jūs zināt, kas ir house un techno. Jā. Pa lieliem tas ir tā, ka cilvēkam, kam apnika tas, kas sev skan, apnika dubsteps, un viņš palika pārāk vienveidīgs un neinteresants. Tie paši producenti un vēl citi sāka eksperimentēt ar tām skaņām. Pamēģināja kaut ko pielikt klāt no house un techno, un tad tā kā samazināja tempu, palauza vēl vairāk ritmus, un tā izveidojās kaut kāds žanrs, kurš pa lielam viņš nevarēja ienākt, viņi neskaitījās dubsteps, neskaitījās house, neskaitījās techno, neskaitījās UK garage, kas bija vēl pirms dubstepa. Un tad vienkārši mūzikas žurnālisti nevarēja kaut kā viņu nodefinēt, tāpēc viņi bass mūzika. Zemās frekvences ir daudz liels, jo tā ir kluba mūzika, kur ir liels bass, un viss iet caur to. Kurš Rīgā mums būtu piemērotākais klubs vai iestāde, kur varētu klausīties tādu veidu mūziku visbiežāk? Tas varbūt nav tik ļoti no kluba atkarīgs, kā no pasākumiem. Pasākumi. Šajā gadījumā vismaz mēs varam garantēt, kad spēlējam mēs no Beist apvienības, un kad mēs rīkojam savus pasākumus, kas tagad notiek Kaņepes kultūras centrā, tad tur noteikti būs bass mūzika tajā īstajā esencē. Labi. Bet kur vispār bass mūzika, cik es saprotu, radusies ir apvienotajā karalistē, Lielbritānijā? Jā. Un cik sen apakaļ? Principā, aktuāli viņi palika aptuveni gadu pusotru atpakaļ. Tad, kad mēs viņu arvien vairāk uzķērām. Tad, kad parādījās arvien vairāk tādas mūzikas, kuru var spēlēt tieši un nosaucot to tikai par bass mūziku. Tas ir baigi, vēl ir bērni autiņos, teiksim tā. Starp citu, tavu skatuves vārdu var arī atrast tādā vietnē kā Latvijas dubstep kustība, un tas nozīmē, ka tev ir diezgan liela saistība arī ar dubstepu. Jā, man tas bija, tā bija principā tāda, ja no DJ viedokļa, tad tā bija pirmā mīlestība tāda, kuru es sāku arī spēlēt, un es ar savu to dubstepu sāku visu to darīt. Un tad, kad viņš mainījās, palika tas vecais dubsteps, pievienojās vēl Skrillex un visi populārais dubsteps, kas mums diezgan ļoti nepatīk. Ļoti nepatīk. Manas dubstepa zināšanas arī aprobežojas ar Skrillex bēnu. Redziet, jā. Tas ir vienīgais, ko zinu. Mēs to pat par dubstepu īsti nesaucam. Bet tas pats dubsteps tajā tīrajā formā, viņš arī palika diezgan tāds stagnējošs kā žanrs. Nebija tā kā visu laiku jauna mūzika un parādījās kaut kas jauns, eksperimentāls, ko vēlāk nosauc par bass mūziku, un tad es arvien vairāk pievērsos tam. Un es arī tajā pašā bass Beist komandā pievienojos mazliet vēlāk, jo tur jau 3 puiši jau bija sākuši. Vienkārši es tikmēr vēl to drillēju, to dubstep līdz pēdējiem vienkārši. Un tu saprati, ka viss?
Nu, tad viņi man uzaicināja, un tad es sapratu, ka viss, jā, ka man ir iespējas vēl kaut ko interesantāk darīt arī. Cik jums pasākumi ir bijuši tieši, ko jūs paši beigas esat rīkojuši? Un kā ir latviešiem ar to basu mūziku? Cik mēs zinām, mums Latvijas jaunatnē cieņā ir neviens cits kā EHR radio Vilnis, kurā tādu tipu mūziku laikam nedzirdēs. Dieva dēļ, bet ne man noteikti, bet, diemžēl tā ir. Mēs vienmēr tā skatāmies kaut uz to lielo bildi, bet tik traki jau īstenībā nav. Ir arī cilvēki, kam nepatīk radio, ir cilvēki, kam patīk kaut kas jauns un interesants, un tie tad arī atnāk, un tiem arī mēs iepatikamies. Kādi pasākumi mums ir bijuši? Cik daudz un kādi? Pagājušo gadu mums bija tāds līgums, ne līgums, bet mēs spēlējām katru reizi mēnesī pulkvedī. Tā arī vispār sākās. Pulkvedis. Jums nebija gadījumā saistībā ar to, kā sauc tagad tās sestdienas? Funky breakouts? Nē. Jep. Bet mums bija saistība ar tiem cilvēkiem, mēs viņus zinām, un viņi zina mūs. Viņi uzaicināja, tas gan bija pagrabstāvā, bet tā bija pirmā iespēja, kur mēs varam rīkot paši savu vakaru. Pagrabstāvā vienmēr tur ir labāka mūzika bijusi nekā augšā. Tas ir viennozīmīgi. Ne jau vienmēr. Tas ir atkarībā, cik tev kokteļi ir arī ķermenī. Un pagrabstāvā starp citu Zanda ir stienis pa vidu. Tas ir vienmēr, tas ir lieliski īstenībā. Okay. Tu esi par to informēta. Super, jā. Es visu zinu. Viņš starp citu tagad ir tāds diezgan vaļīgs, varbūt tu esi pie vainas. Yes, beidz ārprāts. Es šo brīdi vienkārši gaidīju, kad Zandu kāds nolija. Paldies tev, Vecī. Paldies Trašī Kidā par vienkārši lielisku. Tev apsēt, tu esi pirmais un visticamāk arī pēdējais, kas kaut ko tādu pasaka ēterā. Super. Jā, un arī vienkārši Zanda beidzot palika bez vārdiem. Bet labi, lai Zanda drusku nomierinās, lai viņi nokārtos uz attiecības ātri aizkadrā. Mēs uzliekām Mrs. Dynamite, kas man patiesībā baigi, labi, Red Light, laikam skatās īstais autors, bet What You Talking About Me. Mēs domājam, ka viss skaņa notiks, viss ar skaņu. Es domāju, ka notiks. Tā kā mēs laižam vaļā un iečekosim, kas šitie ir tā kā pionieri, ja varētu teikt. Par pionieriem labāk nesaukt, bet tas ir aktuāli. Tas ir labs materiāls, uz ko atsaukties. Jā, jo šis man pašam arī ļoti, ļoti patīk. Un šitās tu dzirdēji BBC Radio 1. Tur viņi atbalsta visu jauno. Viņi atbalsta šeit. Tā kā laižam vaļā. Mēs tagad varbūt tā laižam vaļā. Tā varbūt beidzot klausīt. Atvainojamies ar Zandu par to, ka, diemžēl, šeit Čalu TV studijā nedarbojas dažādas tehniskas instalācijas. Viena no tām ir skaņa. Kas nāk no mūsu studijas datoriem, bet es ceru, ka vismaz tuvākajā laikā kāsos labos, un ja ne šodien, tas mums uz rītdienu, bet mēs mēģināsim palaist kaut ko no mūsu pašu playlist. Kaut kas jau noteikti ar bass mūziku saistīts ir. Vai ne, Zanda? Zanda dusmīgi tagad. Skrilais gan jau, ka būs, jā. Mīļais skatītājs Zanda, diemžēl mums ir dusmīgi. Tāpēc turpināšu runāt es ar Trašī Kidu, kuras neesmu dusmīgs viennozīmīgi. Un turpināšu runāt par to lielo pasākumu, kas taisās 28. martā Kaņepes kultūras centrā. Man ir uzreiz divi jautājumi. Pirmkārt, kāpēc Kaņepes kultūras centrā jūs visu taisat rīkojat? Kāpēc jums tāda izvēle uz to kritusi? Un otrkārt, kā būs? Kā būs? Labi, ja pirmo jautājumu, tad mēs to pagājušo gadu praktiski visu pavadījām pulkvedī. Un mums arī tur palika garlaicīgi. Mums nepietika ar vienu pagrabstāviņu krāsainām sienām. Un arī, pieņemsim, tā publika neatbild īsti tam. Tie bija vienkārši cilvēki, kas bija pulkvedī un nogājuši pagrabstāvā. Protams, vēl plus paralēli mūsu draugi un tie, kas seko līdz mūzikai. Bet mums gribējās kaut ko tādu, kas ir kaut kur ne tik ļoti ar vecrīgu saistīts, kam ir tāda labāka noskaņa tieši mūsu mūzikai. Un tad mums bija iespēja uzrīkot pasākumu Kaņepes kultūras centrā. Un tad pagājušo gadu beigās mums bija pirmais pasākums. Un tad mēs to atšķirību ļoti lielu jutām. Tāpēc, ka Kaņepes kultūras centru nāk jaunieši, kas ir atvērti jauniem, kam nav aizspriedumi, kam viņi nesāks pukstēt, ja neskanēs Eiropas Hītu radio. Viņi ir atnākuši, lai dzirdētu ne Eiropas Hītu radio un kaut ko jaunu un interesantu.
Un tur bija tiešām forša atsaucība, un tad mēs sapratām, ka Kaņepes kultūras centrs ir tā vieta, kas mūs atbalstīs, kur ir pareizā publika un kur mēs varētu turpināt tās savas raitas. Un par to, cik var pēc tā, kas tur notiksies, tur būs 2 DJ, tas ir Artifacts un Deka Sound, abi no Bristolas. Bristolā es arī pats personīgi zinu pāris DJs manī, bet labi, es nesadīšu par sevīm, bet jautājums ir par to, vai tur ieplānots vēl vis kaut kas, jo vai visu vakaru garumā būs tad šo abu DJ seti, vai viņi uzstāties paralēli? Nē, pavisam noteikti. Vienkārši mēs liekam viņus kā 2 galvenos vārdus, jo mēs šogad mēs ejam uz priekšu. Iepriekšējā pasākumā mums bija viesis no Lietuvas, kas arī uz Bristolas labeliem ir izdevies, un kurš jau sāk savus gaitas arī tādās augstākās mūzikas aprindās, kur mēs sekojam līdzi. Un tad nākamais solis jau ir tos pašus bristoliešus, no kurienes vispār nāk viena no jaudīgākajām mūzikām, vismaz mūsuprāt. Un tad 2 viesi, Artifacts un Deka Sound. Artifacts ir puisis, kurš taisa tādu tehnoveidīgu mūziku ar tādiem basmūzikas simptomiem, teiksim tā. Un viņš ir ļoti progresīvs, un visi tagad viņu skatās, ko viņš tagad darīs nākamo un ko no viņa var sagaidīt. Tāpēc viņš šobrīd ir topā, un mums ir izdevies viņu noķert un pievākt pie mums uz vienu vakaru. Un Deka Sound savukārt ir varbūt ne tik pazīstams, bet arī puisis, kurš ļoti cenšas un vīrs jau sāk izdot savu mūziku. Un arī ļoti interesanti. Mums vismaz patika viņa skaņa, tāpēc mēs izdomājām arī. Kā bija viegli viņus pielaust uz Rīgu atbraukt? Vai bija ilgi jācenšas? Viņi, protams, ir priecīgi uzspēlēt jaunās vietās. Viņiem tas nav problēma. Galvenais ir samanedžēt, kad viņi var. Un samaksāt. Tieši tā. Bet labi, neprasam precīzi summu, bet viņi daudz prasa? Nē. Tas ir, tā kā viņi ir vēl tie jaunie uzlecošie, tad mums ir iespēja noķert viņu, kamēr viņi ir svaigi un viņiem nav uzlikt liela cena, tāpēc, ka viņiem ir augsts status. Tāpēc tā pieņems. Mēs ņēmām piemēru no tiem, kas tepat Baltijā arī taisīja tādas ballītes. Viņi sauca, pieņemsim, mēs bijām arī paši Tallinā uz ballītēm, un tad mēs redzējām, kā tur notiek. Viņi tur pasaukuši James Blake, bija iezināt tādu Hudson Mohawk. Tas nav obligāti, bet gan jau arī kaut ko. Obligāti arī to paskatīties. Mēs viņus vēlāk arī pieminēsim. Un Blavans, kas ir vairāk uz tehno pusi, bet tad, kad viņi noķēra, tad viņš vēl bija jauns un svaigs, bet tagad viņu dabūt viņu jābuko ir gadu uz priekšu bez mazliet. Un par to pašu pasākumu ir tā, ka viņi nebūs, nav tā, ka mēs viņus nopirkām tagad spēlēt visu nakti. Mēs kā vienmēr atbalstīsim viņus, mēs viņus iesildīsim, atsildīsim. Un te pārējie, kas ir zem tā cover foto, tur zem tiem viņa lieliem vārdiem Local Action, Something Sounds. Tie ir labeli, kurus viņi pārstāv. Tie labeli, kur viņi pārstāv. Sapratu, tik daudz. Jā, un tas atbalsts būs no mums. Kopā būs es, Armands, Ren Unique un Mincīši Ier. Mincīši? Jā, Mincīši Ier. Kaut kas ļoti labs varētu būt. Jā, un lejā būs tāds DJs kā Eugins, kuru mēs jau pirms tam ņēmām uz pasākumiem arī, lai iesildītu. Un viņš ar savu partneri tur visu nakti pirmo stāvu dancinās ar mazliet mierīgāku mūziku. Bet tas viss trakākais, tas viss sulīgākais būs otrajā stāvā. Kaut kāds īpaša vakara nagla būs kaut kāds konkurss, pasākums, dreskauds īpašs, kaut kāda tāda oga. Mūsuprāt, vakara nagla ir mūzika un vakara nagla ir viesmākslinieki. Un tas, kad Latvijā, te Rīgā pie mums notiek kaut kas riktīgi hot un riktīgi tāds aktuāls, kas ir populārs citur, mēs to ienesam šeit, lai ņemat un baudat un skatāties. Kaut kāda interese... Saka. Nē, es gribēju tā kā noslēgumam vēl atgādināt to, ka mums šīs dienas jautājums ir tieši par mūzikas žanriem, kāds ir mīļākais vai arī visklausāmākais mūzikas žanrs, un tāpēc es gribēju arī pajautāt mūsu studijas viesim par to, ja mēs neskaitam basu mūziku un dubstepu un visu to tehnoloģiju, tad vai ir kādi citi mūzikas žanri, ko tu labprāt klausies un kas tev ir mīļi pietiekami un kaut kāds grupas vai
izpildītājs. Ko cilvēki zinās? Jā, ko cilvēki varētu zināt. Ko cilvēki? Nu, ko tu liec faktiski tajā savā īpašajā CD, ko tu uzliec tajos īpašajos vakaros? Nu, tur Noteikti bass mūziku neliec. Tur tu bass mūziku Nē, nu, neliec. tur. Tas īpašais. Respektīvi, ko es mājās klausos, ko varētu arī kāds cits zināt. Jā. Nu, es citreiz klausos hip-hop. Jo mums agrāk vismaz bija tāda tradīcija, ka mēs uz to vakaru pusi jau bliežam tik traki, ka mēs sākam spēlēt hip-hopu un vēl visādas interesantas lietas. Un džūku, kas arī ir jauns, interesants žanrs. Un tādas lietas. Un tad, nu, varbūt, es nezinu, A$AP Rocky, ja zināt. Jā. Jep. Nu, to es klausos. Tas man albums pirmais ļoti patīk. Uz to jūs varat iečipot. Nu, reiz tam mēs faktiski esam labi, ka beigas mūzikas apvienība neklausās tikai vienīgi basus vienā laidā. Tas varbūt pat traki, vai? Nē, nu, ziniet, Balsis nedaudz traumē. jā. Bet tam hip-hopam jau arī ir liels bass, tāpēc jau mēs viņu klausām. Nu, lūdzu, dārgie skatītāji, līdz ko jums nesāk asiņot ausis, basu mūzika ļoti patīkama. Bet tagad paklausīsimies kādu mūziku, kurai būs šoreiz skaņa, bet pēc tam vēl ātri pēdējo reizi noreklamējam par to, kas būs, kur būs, kā būs. Izstāst visu scenāriju skatītājiem. Nu jā, labi. Tas šķiet izsokšā. Zandai šodien. Zanda plieš pretī tagad. Zanda plieš pretī. Labi, mūzika. Aiziet, tad sāsti, kur, kā, kas jāpērk un kāds ir konkurss. Tātad, jā, protams, ka mums ir arī jāpadara lietas interesantas un jāizspēlē kādu biļeti. Tātad mums ir ļoti, ļoti stilīgs video. Kur mēs rādām tagad? Varam rādīt tagad, jā. Rādām tagad, un tu droši runā stāst pa visu. Tātad, mēs ejam uz saiti ejuz/based. Un tur atvērsies pasākums Facebookā, kur mēs spiežam going, un mēs nošērējam video, kas ir tieši zem apraksta. Un visi, kas nošēros video, piedalās konkursā, un mēs izspēlējam 3 laimīgos cilvēkus, kas nāks uz pasākumu par brīvu. 3 laimīgos cilvēkus, viņi 3 plus katram viens vai 3 un 3? Nē, viņi ir tikai 3 individuāli laimīgi cilvēki. Viņi visi būs laimīgi cilvēki, viņi tur aizies. Jā, un draugi nāks līdz, protams. Jo, kā saka angliski, you make the friends on the dance floor. Tieši tā. Tur nevajag nekādus draugus iespējams pat ņemt līdzi. Jā, video mēs tikko redzējām, vēlreiz atrasīt ej.uz. Based. Šķērsvītrā based. Jā. Ejiet droši šeirojiet. Un tur arī, varbūt, Facebookā atrast arī to video. Protams, mēs esam Facebookā, kurā mēs arī ne tikai rakstām par tiem pasākumiem, kuros mēs spēlējam, bet arī par to aktuālo mūziku, kas iekrīt mūsu redzeslokā. Tātad Facebook/BasedMe. Jā, kurā varat uzzināt, kas ir bass mūzika, paskatīties, kas ir jaunākais tur, kā arī Twitterī BasedMe un blogs Tumblrā based.me. Jūs varat atrast visur, tāpat kā mūsu presībā. Sociālajos tīklos var atrast visu. Tikai jā, droši Facebookā rakstāt searchā based, un tad jau pirmais, ko izmetīs, tas arī būs īstais. Vai ne, Zanna? Tieši tā, bet nu jā, jāsaka paldies mūsu studijas vietām dēļ Trašīga Ida. Paldies, ka šodien tik agri piecēlies. Es pieņemu, ka tev kā DJs bija ļoti sarežģīti. Nebija vienkārši. Nebija vienkārši. Es parasti tajā laikā eju gulēt. 6. Bet šodien ir otrdiena. Otrdienās neviens. Tev vakar pirmdienā tev nebija jāspēlē. Kurš spēlē pirmdienā kaut kur? Vienreiz gadījās. Vienreiz gadījās. Tā ir ļoti īpaša pirmdiena. Reti, bet gadās, jā. Bet jā, sakām paldies. Droši ejam uz 28. martā. Mēs ar Zandu arī tur būsim. Mēs tā jau nospriedām. Jo mēs jau Facebook atzīmējam going. Mēs vairs ongoing nevaram uzspiest. Viss mums tur ir jābūt vienkārši. Tiekamies tur, tiekamies ar Trašīgu tur. 28. mārts Kaņģenes kultūras centrs un... Skolsā 15, ja kāds nezina. Jā. Skolsā 15. Tā kā tas ir nākoši jau ceturtdien. Bet līdz tam palieciet kopā ar Čau TV un mēs tiekamies jau rītdien. Un citu rītdien studijā raidījumu vadīs neviens cits kā jau pirmīt redzētais Alvis. Mēs viņu ļoti, ļoti ātri pieņēmām darbā, protams, uz dažādiem nekonkrētiem darba līguma noteikumiem, bet... lai jau izmēģina puisis. Bet lai jau izmēģina puisis. Tā kā tiekamies rītdien, lai jums veiksmīga diena, saulaini, un mēs ar Zandiem sakam... Atā.
Tā tā.